arī valdes iniciatīvas ir uzstākt šis rekonstrukcijas projekts. Un pavisam īsumā mēs atrodamies droši vien uz ražošanas objektu un garas runas nav īsti pareizās šim mirklim. Projekts kopumā maksās vairāk par 8 miljoniem latu, un mēs iegūstam divas pamatlietas. Proti, mēs šobrīd nevaram nodrošināt 12 eiro. Tas ir kopā, jā, eiro. Mēs varam dažādās vienībās. Kā es jau teicu, uzņēmam dažāda vēstuli, droši vien no rubļiem līdz latiem un eiro. Projektu mēs plānojam realizēt 23 mēnešu laikā, proti visu 11. visu 12. gadu. Es domāju, ka tas, kas notiek šobrīd, liecina par to, ka mēs ievērojam grafikus un viss virzās, bet par galveno mērķi, kā es teicu, šobrīd Rīgas ūdens nespēja tīri tehniski nodrošināt viena rādītāja ievērošanu attiecībā uz notekūdeņu kvalitāti. Un pēc būtu tas ir slāpeklis. Fosfors, mēs vēl kaut kā mēģinām to problēmu risināt, bet slāpekļi rādītāji nodrošināt atbilstību Eiropas Savienības rādītāji mēs varēsim tikai pēc šī rekonstrukcijas projekta. Tehniskās lietās es neiedziļināšos, par šiem jautājumiem ir daudz kompetentāk mani kolēģi,